Esmu gājis politikā kādreiz, jo domāju, ka gribu, lai mani bērni dzīvo savādākā Latvijā. Arī tādā valstī, kurā cilvēki var lepoties par savu valsti. Un es, kad ieraudzīju, ka Ainars atnāks atpakaļ, es ar viņu, manām nebija viņu numuru. Es viņu sazvanīju, es atradu numuru, es sazvanījos. Viņš man saka, mēs darīsim to. Tas nozīmē, ka mēs darīsim to. Es domāju, ka tā lielākā māksla ir apvienot spēkus. Un ja mums izdosies apvienot spēcīgus cilvēkus vairāk un vairāk, tad mēs arī iegūsim to rezultātu un sasniegsim to mērķi, ko mēs gribam. Latvija pēc 20 gadiem var nepastāvēt, jo cilvēki vienkārši aizbrauks no šīs valsts, paliks tikai pensionāri un valsts principā tiks pārpludināta ar imigrantiem. Es gribu, lai cilvēki neaizbrauc prom no Latvijas. Es negribu pazaudēt Latviju. Es gribu kaut ko izmainīt. Pēc ļoti daudz gadiem, kad mēs izmainīsim Latviju labākā pusē, ne tikai sportā, ne tikai bērnos, bet vispār. Es gribu vienreiz, sēdēt krēslā vecam, kad es būšu vecs, un pateikt, es piedalījos reforma Latvijā, kad viņiem bija smagi. Es ar savu partiju Latvijai pirmā vieta. Es palīdzēju Latvijai stipri stāvēt uz kājām. Latvija pirmajā vietā ir sapulcinājusi cilvēkus, kuri ir profesionāļi. Cilvēki, kuri dzīvē ir daudz sasnieguši, kuriem ir pieredze katram savā darba vietā. Pēc, ka mēs esam profesionāļi, mēs tiešām esam Latvijas pēdējā cerība, lai izlabotu šo situāciju, kāda šobrīd. Šeit katrs ir ieinteresēts, lai ikvienam šajā valstī būtu labklājība, kuru viņi gūst no valsts attīstības. Un patreiz situācija ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka ir daudz jautājumu, kurus jārisina nevis pēc gada, bet jārisina jau šodien. Ticība spēj pārcelt kalnus. Un mums šobrīd stāv priekšā ļoti lieli kalni, kas ir jāpārceļ. Un, lai šos kalnus pārceltu, mums ir vajadzīga ticība, kas ir vairāk kā cilvēciska ticība. Mēs būsim gatavi ļoti labi nākamās Saeimas vēlēšanām. Un tā skaitā, protams, es gribētu, lai arī karavīri un zemesargi un visi pārējie cilvēki spēku struktūrās balsot tieši par mūsu partiju. Es gribu kaut ko izdarīt labu, bet es zinu, ka ar tiem politikiem, kas tagad ir, viņi tikai pļāpās. Patiesībā, tad, kad tev pasaka, ka tu vari nevakcinēties, bet tad mēs tevi atlaidīsim no darba, tad šī vakcinācija automātiski kļūst par obligāto un piespiedu vakcināciju. Un pats galvenais, mēs nedrīkstam savus bērnus, cilvēkus šķirot, pamatojoties uz viņu brīvu izvēli. Mums ir jāciena cilvēka izvēle, kura ir pamatota uz viņa vērtībām. Domājot par saviem mazbērniem, es domāju par Latviju, kāda viņa būs pēc 50 uz 100 gadiem. Es domāju, ka tāda ir tā mana motivācija. Es gribu savas zināšanas atdot atpakaļ. Šī valsts man daudz ir palīdzējusi, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Es ceru, ka Latvija neizmirs, ka Latvija būs mūžīga.